Ja tu jau ilgu laiku mēģini kaut ko uzsākt darīt, tev nav enerģijas, visu laiku atliec, visu laiku ir prātā iemesli, kāpēc nedarīt šodien, kāpēc vajag darīt citu reizi, un kad tā cita reize pienāk, tu tik un tā neizdari, un tev vienkārši nav enerģijas darīt to, ko tu īstenībā gribi. Tādā situācijā vajag dabūt enerģiju. Un, protams, ir vairāk veidi, kā dabūt enerģiju ar sportu, ar veselīgu ēšanu, un ir arī trešais veids, kā var iegūt enerģiju, un tas man šķiet visefektīvākais un visilgāk paliekošākais veids. Tas ir mainīties zemapziņas līmenī. Tas nozīmē, ka tiek aizrakts līdz saknēm, līdz dziļumiem, kas ir tas tavs dziļais iemesls, kāpēc patiesībā tu šobrīd to nedari, ko tu gribi, kāpēc tu visu laiku atliec, kāpēc tev nav enerģijas. Un tad, kad zemapziņas līmenī aizrokas līdz šai te problēmu saknei vai vairākām, un tās vienkārši izārstē, tad parādās enerģija. Un viss. Tad parādās enerģija, un tev vairs nevajag meklēt motivāciju, tu vienkārši ej un dari. Un viss. Tu vienkārši vari beidzot iet un darīt. Un beigās tur var pat arī izrādīties, ka tas, ko tu esi ar prātu tagad izdomājis, kas tev ir jādara un kas ir tavi lielie mērķi, tu vari zemapziņas ceļojuma laikā vispār saprast to, ka tas nemaz nav tas, ko tu gribi patiešām sasniegt. Beigās var izrādīties, ka tas, ko tu vēlies, ir vienkārši, lai apkalpotu savu traumu šobrīd, lai darītu to, kas tev ir pietrūcis, vai lai darītu tā, kā kāds cits ir ieteicis. Tāpēc tu to vēlies, vai tāpēc, lai palielinātu savu vērtību, vai lai nopelnītu vairāk naudu, vai tur varētu būt visādi iemesli, kas īstenībā neatbilst tavai dziļākajai būtībai, un tas vienkārši neļauj tev šobrīd to sasniegt, un arī, ja tu to sasniegtu, tāpat tu atdurtos pie tā, kad beigās ir tāds aplausiens par to, ka tu patiesībā neesi sasniedzis īsto mērķi, kas tev tiešām dotu piepildījumu. Tāpēc to visu zemapziņā atrasinot, var beidzot pirmkārt sasniegt mērķus un otrkārt sasniegt īstos mērķus, kas tiešām ir tavējie.